Vai tu zini, kas ir iedzimtais trans, jeb dabiskais trans? Tā ir tāds iestatījums, kas ir katram cilvēkam no dzimšanas, pilnīgi katram. Tas vispār nav saistīts ar to, ka kāds būtu kļuvis apgaismots, kāds būtu transformējies un nokļuvis citā realitātē jau, vai kurš būtu pārvarējis lielo pārmaiņu robežu un dzīvo pilnīgi citu dzīvi, vai tas būtu saistīts ar kaut kādiem slepeniem kodiem, kurus vieni zina, bet citi nezina, un citiem nemaz nepienākās tos zināt, lai nokļūtu kaut kādos portālos. Tas vispār ar to nav saistīts. Dabiskais, jeb iedzimtais trans ir Dieva dota dāvana katram cilvēkam. Pilnīgi katram. Pilnīgi arī neatkarīgi no ādas krāsas, no rases un kultūras un vēl visādiem citiem parametriem. Ja cilvēks ir pa dzemdību ceļiem šajā pasaulē ienācis, tad viņš ir aprīkots ar visu orgānu sistēmu, kā jau ķermenī tas ir novērots visiem cilvēkiem, tomēr tās struktūras ir vienādas. Un tieši tāpat ir arī šie dažādie iestatījumi, kuriem nav fiziskas lokācijas ķermenī, bet kurus mēs tomēr uzskatām kā psihē piederošas. Ja? Tātad, vēl viens piemērs ir šis te iekšējais kompass. Ja? Tas arī katrā cilvēkā tāds iekšējais meklētājs ir iestatīts. Un tieši tāpat ir arī ar dabisko transu. Un ar mums visiem tas jau ir noticis, tikai mēs to nezinām. Mums nav bijušas zināšanas par to. Bet tagad, tā kā mēs esam tādā lielo pārmaiņu laikmetā, nevis mazo kaut kādu parasto pārmaiņu laikmetā, bet lielo pārmaiņu laikmetā. Un ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka patiesībā ir pienācis globāli tas laiks, kad cilvēkam no kaut kāda viena apziņas līmeņa, apzināšanās līmeņa, ir jāpāriet nākošā apzināšanās līmenī. Vai vēl kā mēs to bieži dzirdam, stāsta cilvēki, ka tā tad ir jāpieaug, no tādas bērnišķīgas dzīves pozīcijas, kad es te tikai dzīvoju, trallinos un visu kaut ko izdaros, un tad kāds cits par to uzņemās atbildību vai kāds cits pieņem lēmumus manā vietā, kā tas ir ar bērniem, bērnu pozīcijā. Tas laiks tā kā noslēdzās. Viņš noslēdzās tā globāli. Tās pieaugšanas enerģijas skar visus cilvēkus. Un šis dabiskais trans ir saistīts tieši ar to, ka tas ir instruments pieauguša cilvēka rokās. Varbūt, ka tieši tāpēc mēs to nezinājām un neaptvērām, un mums netika dotas zināšanas par to, kamēr mēs dzīvojam kā bērni, un vispār tā kā pa dzīvi spēlējamies, un kā kristīgā tradīcijā tas ir svinām tik lieldienas, un visus savus grēkus atdodam Jēzum Kristum un tik katru gadu sitam viņu krustā bez žēlastības, un turpinām dzīvot atkal savu bērnišķīgo dzīvi. Tad tagad ir pienācis laiks, ka patiesībā arī šai tradīcijai ir jātransformējas, jo mums ir jāsāk sekot Jēzus Kristus aicinājumam pieaugt un uzņemties pašiem atbildību par savu dzīvi. Un ne tikai tas, ka uzņemties atbildību kā kaut kādu smagu nastu, bet arī ļoti skaisti un radoši un jēgpilni dzīvot. Un pašiem tā kā piedalīties tajā savas dzīves radīšanas procesā. Un šeit, tad lūk, tas dabiskais trans ir tā kā palīgi instruments. Un tad, ja tu noklausīsies līdz galam, tad tu, protams, arī uzzināsi, kā tu šo instrumentu vari lietot. Bet tātad, turpinot iesākto, tātad dabiskais trans
ir, kad mēs viņu piedzīvojam. Nu, praktiski jebkad, kad cilvēks nonāk rezonansē ar kaut ko skaistu vai ar kaut ko elektrizējošu. Un tad, kad ir tas elektrizējošais moments, nu, tas kā reizi tas, ko mēs piedzīvojuši esam katrs, nu, kurš ir dzimuma nobriedis. Ja? Tātad tas ir brīdis, kad mēs iemīlamies. Jo dabiskā transa, tā sajūta ir tieši tā iemīlēšanās sajūta. Kad tu esi tāds iekšēji viegls, nedaudz virs zemes piepacelts, tāds iekšēji plūstošs, iekšēji tāds plastisks, tāda patīkama enerģijas plūsma caur tevi plūst, un tu to jūti. Un tas tev tā kā paplašina, tev tā kā vieglāk ir tikt pāri dzīves negatīvām lietām, tu viņas tā kā redzi citā gaismā. Un tu daudz ko vairāk spēji pieņemt ar smaidu, ar prieku. Nu, tāds ļoti patīkams stāvoklis. Un es domāju, ka man tas baigi nav jāraksturo, jo cilvēki ir iemīlējušies. Nu, lūk. Un mēs, dzīvojot šajā, nu, tādā šī brīža dzīves izpratnē, šo iemīlēšanos redzam, nu, tā diezgan vienkāršoti, teiksim. Un iekuļamies arī diezgan tādās lielās pēc tam raizēs, ciešanās, dvēseliskās tādās sāpēs un tā. Bet, nu, tāds ir tas iestatījums un tāda ir tā parādība un šai parādībai izrādās, kad ir kaut kāds pilnīgi cits augstāks mērķis. Nevis vienkārši iegūt šo cilvēku, tāpēc, ka man viņš patīk un tāpēc, ka man kopā ar viņu veidojās šī elektrība un tad mēs tur arī kaut kādu ķermenisku baudījumu gūstam no tā. Nu, tā ir tāda bērnišķīga izpratne un tā ir tāda kaut kur arī sautīga, tāpēc, kad es izmantoju otru cilvēku savai labsajūtas gūšanai. Bet tas mērķis, kāpēc tas tā notiek, patiesībā ir pavisam skaists un cits. Un tas ir sekojoši. Tātad, kad cilvēki pievelkās, viņi kā magnēti, tad līdzīgs pievelk līdzīgu. Un mēs tā romantizējam un sakam, ka mēs satikām savu dvēseles otru pusi. Un tas bija tik skaisti un tā. Un tāpēc, kad mēs pievilkāmies un mums ir tāda saskaņa un mums tur viss tur tā forši notiek. Un tas tā romantiski ļoti ir un izklausās un cilvēki tajā visā, nu tā kā pieķerās tam visam. Un tad notiek bieži diezgan, nu ja jaunībā tas notiek, tad cilvēki apprecās un tad sākās sadzīve. Medusmēnesis beidzās, šis dabiskā transa vilnis caur jums ir izgājis, jūs nezinot, kas tas ir, neko prātīgi no tā neesat paņēmuši un jūs iet sadzīviskā gultnē un sākās sadzīve. Un tad jūs esat tā kā atpakaļ parastajā stāvoklī. Bet kas te notiek? Te mazliet teorētisku informāciju nepieciešams iedot. Tātad katrs cilvēks, tad, kad viņš veidojās par personību, jo personība nepiedzimst, nemauciet virsū saviem mazulīšiem uzreiz kaut kādu personības baigo statusu, ne? Viņš ir vienkārši indivīds, kas ir piedzimis, atrāvies no lielā un ieguvis individuālu ķermeni. Un tad viņš dzīvo, attīstās, mācās un lēnām garām viņš kļūst par personību. Un kas tad ir tā personība? Tā personība ir kaut kādas dažādas manas reprezentācijas,
ka es esmu gan bērns saviem vecākiem, es esmu māsa vai brālis, es esmu mazmeita vai mazdēls, es esmu skolas biedrs, skolnieks, tur kaimiņš, tādas dažādas reprezentācijas. Un tā veidojās tas personības karkas. Kamēr mēs esam bērni, tikmēr tas viss tā diezgan plastiski arī notiek, jo bērniem šīs lietas ir diezgan viegli nomainīt. Bet tad, kad mēs jau pieaugam, kļūstam izglītotāki, gudrāki, tad mēs tā kā to savu personību izkristalizējam tādu cietāku. Tāds tā kā, tāds karkas. Kas veidojās no šīm te pārliecībām, kuras mēs esam saklausījušies un pārņēmuši no ģimenes, no sabiedrības, no kultūras, vēl no dažādām sociālām grupām, kurām mēs jūtamies piederīgi. Un tur tā tad ir visi šie uzstādījumi, kā pareizi, kā nepareizi, kā jābūt, kā nav jābūt, kas labi, kas slikti. Un tad tādā karkasā mēs arī dzīvojam. Bet tā ir tāda norobežošanās un vispār tāda, tā kā skaitās tādas sašķeltības pozīcija. Un tā nav veselīga, tāpēc, ka šajos te noliegumos, tajā šķirošanā, labie, sliktie, baltie, melnie, gudrie, negudrie, tur vienmēr veidojās arī šī spriedze. Un šī spriedze, ja viņa aug, viņa kaut kad izlādējās. Jebkurai spriedzēji pienāk brīdis, kad notiek izlāde. To mums arī daba rāda, un atkal tas nav tā kā speciāli jāpierāda. Ja? Ir mums zināms, kas ir negaiss un zibens un šī te izlāde. Un tad, kad notiek šī te izlāde, tad to mēs redzam kā konfliktus, skandālus. Tas var būt ģimenes ietverā, tas var būt grupas ietverā, tas var būt sabiedrības noslāņotu kaut kādu līmeņu ietverā, un tas var būt, redziet, karš, tas var būt tautu ietverā. Ja? Jautājums ir no tā apjoma, cik ilgi un cik pamatīgi tā spriedze ir uzņēmusi apgriezienus. Un tā izlāde būs vienalga kaut kad jāpiedzīvo. Un, lai tā nenotiktu, cilvēkam ir jāpieaug. Te ir tas svarīgais moments, ka cilvēkam ir jāpieaug un jākļūst atbildīgākam par savām domām, par savām rīcībām, par saviem vārdiem. Un jāsāk ieraudzīt pasaule veselumā. Un šajā veselumā arī ieraudzīt, ka katram ir sava unikālā vieta. Viņš mums var patikt, mums viņa var nepatikt, mums ļoti daudz mehānismu šobrīd strādā uz to, ka mums iestāsta, ka kruti ir būt tur augšā, tur kaut ko darīt, un ja tu tur esi kaut kāds strādnieks, sētnieks, tad tas nav kruti, tad tu esi vienkārši lūzers, ja? Bet tas atkal ir pilnīgi nepareizs dzīves uzstādījums. Viņš neved ne pie kā laba, tāpēc viņš ir nepareizs, tāpēc, ka viņš veido šo spriedzi, īpaši tad, ja mēs cilvēku gribam pazemot ar to. Un vienlaikus mēs pazemojam arī to cilvēku, kuram tas sagādā prieku uzkopt apkārtni, un tā ir viņa īstā vieta. Tātad šāda te veida salīdzināšana. Un no tā mums ir jātiek vaļā. Un šis dabiskais trans ir tieši par to. Un kas tad notiek? Tad, kad mēs piedzīvojam šo iemīlēšanos, mēs jau nezinām, kādā cilvēkā mēs esam iemīlējušies. Vienkārši mūsu personības kaut kāda šķautne ir aktivizējusies un pievilkusi otru tādu pašu pretējā dzimuma, pretēji lādētu personību ar tādu pašu līdzīgu šķautni. Un tas uzdevums, kāpēc mēs esam pievilkušies, nevis tāpēc, ka lai mēs tur baigi mīlētos visu laiku un viens otru vienkārši tā kā ēstu un baudītu, bet tieši tāpēc tas virsmērķis ir tāds, ka mums ir
jāizkūst, jāiekļūst šai transiņā, šis iemīlēšanās transiņš. Tu ieej tajā transiņā un tu esi tā kā izkusis. Un te ir stāsts par to kvantu lauku. Tu izkūsti viņā, tu it kā tā kā atgriezies tajā visu iespēju laukā. Bībelē to sauc par Dievu valstību. Ja? Tu viņā tā kā izkūsti, un tā ir tā iespēja sevi savākt jaunā versijā. Tātad kaut ko no savas šīs te personības konstrukta nokausēt nost, un kaut ko atkal tādu veselumam un savai dvēselai tuvāku un radniecīgāku izveidot, tā kā pievienot klāt vai paplašināt. Un tad, ja tas nenotiek, tā kā laulības pirmajos gados, tad cilvēki konfliktē. To mēs arī redzam, ka cilvēki konfliktē un kas caur šo konfliktu viņi sāk viens otru bakstīt un pārtaisīt. Mēs gribam to otru pārtaisīt pēc tās sava uzskata. Un tad tas notiek jau vairs nekādā eiforijā un nekādā transiņā, bet tas notiek jau konflikta fāzē. Un tad mēs viņu vienkārši daudzamies un drupinam viens otru. Ir cilvēki, kuriem izdodās šādā veidā tā kā pieslīpēties un radīt šo te savu labo versiju, labāko versiju. Bet ir savukārt gadījumi, kur tas aiziet dziļumā šis konflikts, ka viņš pāriet naidā un viņš pāriet lielās dusmās un niknumā un aizvainojumos un pazemojumos. Un tad no tā ir daudz grūtāk tikt ārā, jo mums jau ir, tad ir tāds aizmiglots apziņas stāvoklis. Mēs vairs lietas pavisam nemaz neredzam tādas, kādas viņas ir. Mums ir tāds izkropļots tas realitātes spogulis. Un tas naids aug, un šo naidu, kas ir pats sliktākais, mēs nododam mantojumā. Caur šiem apgalvojumiem, ka visi vīrieši ir cūkas, vai visas sievietes ir maitas, vai visi viņi ir vienādi, tikai nedomā, ka tu tur tagad ar tādu mēslu sajiesies, vai tu nedomā, ka viņš tev tur baigi tagad dievinās, tu tur tā. Visus šos uzstādījumus mēs nododam mantojumā, un tas naids iet dziļumā. Un tas, ko mēs šodien redzam, to polarizāciju, kad mēs esam nonākuši jau tik tālu, ka dzimumi viens uz otru vairs nevar paskatīties daudzos variantos, ja viņi sāk meklēt partnerību vienā dzimumā, tāpēc, ka viņam tas pretējais vienkārši jau, viņi pat nevar paskatīties uz to pusi. Un te ir tas pieaudzētās spriedzes katastrofa, ka mēs īstenībā nezinām īstos procesus, kas ar cilvēkiem notiek dzīves laikā, vairāku paudžu laikā, ja, un tad mēs nonākam pie tādām dažādām katastrofām. Bet mums ir dabiskais trans, un ir cilvēki, kas to ir pētījuši, un viens no tiem ir Stevens Gilligans, kurš šo dabisko transu ir pētījis un praktizē vairākus gadus, un tas strādā. Un tad, kad es to sapratu, kad šī saprašana arī līdz manīm atnāca, es pilnīgi sapratu visu savu dzīves notikumu rindu, kāpēc ar mani tā visas lietas ir notikušas, un ko tas man ir gribējis pavēstīt, un ko es tagad ar to visu varu darīt. Es vienkārši varu šo instrumentu lietot, lai savā, jau tādā paplašinātākā apzinātības stāvoklī savu dzīvi sāktu veidot pati, lai es varētu nonākt kontaktā ar savu iekšējo, dvēseli, ar garu, uzdot man svarīgos, man aktuālos jautājumus un saņemt šīs svarīgās tieši man domātās atbildes. Tas ir fantastisks instruments. Man nav jāiet vairs ne pie kādiem
gudriniekiem, guru, kuri varbūt man iedos vai neiedos kaut kādus kodus, ko es ar viņiem darīšu, es nezinu, jā, es tikai samaksāšu naudu un kaut ko baigi cerēšu, ka tas man izmainīs dzīvi. Nē, visi kodi, kas attiecās uz tevi, uz mani, mums ir unikāli. Mums nevar neviens iedot tos, pilnīgi neviens. Neuzķerieties uz šīm te muļķībām, ka jums kāds piedāvā kaut kāds kodus dot un atvērt kaut kādas burvju lādes vai kanālus vai vēl nezinu ko, un jūs dzīvi pārvērtīsies. Nē, tā nenotiks. Jūs kontaktu ar savu dvēseli un ar savu augstāko apzināto es, jūs varat nodibināt tikai paši, un tur arī jūs varat dabūt tās atbildes. Un dabiskais, jau iedzimtais trans jums nāk palīgā. Galvenais ir to visu sākt lietot. Un atcerēties, ka otrs cilvēks, šis te pretējais dzimums, nav mums iedots, lai mēs no viņa tikai gūtu kaut kādas ķermeniskās baudas. Nē, tā ir vakardiena. Tas vairs nestrādā. Un neklāsies labi, ja mēs iesim pa šo apli. Savukārt, nevajag dzīties viņiem pakaļ, jā, un tā kā, bezjēdzīgi risināt to, kas nav atrisināts. Jo kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs neesam sapratuši šo te momentu, ka mums ir jāizaug, ka mums ir jāpārtop ar to enerģijas vilni, ko mūsos ienes šis iedzimtais trans, ar šo kolosālo sajūtu, ka mums ir jāpārtop, ja mēs neesam to izmantojuši šajās vienās attiecībās, mēs neesam pārtapuši, bet no šīm attiecībām aizgājuši un meklējam nākošo variantu, tad mēs atradīsim tādu pašu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam mainījušies. Un, ja mēs neesam mainījušies, mēs varam pievilkt, piemagnetizēt sev tikai tādu pašu. Un tad tas ir tāda iešana pa apli. Un viņa, protams, ka vienmēr vienādi beidzās, un tad mūsos nostiprinās vēl viena nepareiza pārliecība, ko es jau iepriekš teicu, ka visi vīrieši ir cūks vai visas sievietes ir maitas. Bet tā nav. Vienkārši Dievs vai daba vai visums vai kas tas arī būtu, katram no jums vienkārši dāsni visu laiku piespēlē variantu. Visu laiku jūs ievedat šajā transiņā, vēl vienreiz, mēģini pārtapt, vēlreiz sevi sakārto jaunā variantā, pārkausē sevi, vēl foršāk uztais. Un mums nesanāk, jo mēs vienkārši, mums pietrūkst zināšanu. Un, ja mēs to nezinām, tad mēs nodarbojamies ar šo te iešanu pa apli. Taču ir vēl kāda labā ziņa visā šajā stāstā, ka mums nav obligāti jāiemīlās. Kaut gan tā tiecība mums ir, jo mums tas patīk uz to iemīlēšanos, bet mums vajag dabūt šo iemīlēšanās sajūtu. Jo tad, kad tā sajūta mums ir iekšā, tad mēs zinām, ka dabiskā transa, iedzimtā transa vilnis mūsos ir atkal ienācis. Tas atkal mūs ir skāris. Un vēl ir tā, ka arī daba palīdz. Arī daba ļoti palīdz, ja mēs ejam dabā, ja mēs dabā ieraugam šo skaistumu, kas mums tā paceļ šo sajūtu, ka tev vienkārši, tu esi uz pauzes, kā tu esi ieskauts ar dabas skaistumu, tad brīdī atkal sākās. Mana pieredze rāda, kad es šo dabisko transu sastapu sākot ziemas peldēšanu. Jo tajā laikā, kad es to sāku, tas bija 15. gads, vēl kādu brīdiņu pirms tam, man tika diagnosticēta veģetatīvā distonija, kas, protams, ir ļoti sarežģīta padarīšana, jo tiek skarta autonomā nervu sistēma. Un ārsts man pateica, viss, tev tagad nekādi kontrasti dzīvē, nekas tāds vairs no viena
no viena asa stāvokļa otrā, nekas tāds kontrastains tavā dzīvē nedrīkst būt, tev jādzīvo tāda mērena dzīve, un tad jau viss būs labi. Un tas ir gandrīz kā spriedums, ka tev jākļūst vienkārši par tādu dzīvu mironi, par kaut ko siltu, mērenu, remdenu, un vienkārši jāeksistē. Man tas personīgi nebija pieņemam, jo man nav raksturīgi šāda dzīves pozīcija kaut kur tā lēnām plūst vienkārši. Nu, lūk, un es dzirdēju, ko viņš man teica, bet es to nepieņēmu, es to sevī neielaidu, un es ļāvos tomēr tā dzīves piedāvātam ritumam, un es piedalījos viskaut kur, ko dzīve man piespēlēja. Un tad, kā teikt, kā mēs jau zinām, atliek ļauties un nonākt pareizā vietā, pareizā laikā ar pareiziem cilvēkiem, un ar tevi atkal notiek brīnumi. Un tā tas notika ar mani, uzsākot ziemas peldēšanu. Tas bija rudens, kad 10 gadus atpakaļ es nonācu pareizā vietā, pareizā laikā ar pareizo personu, un nonācu pie jūras tieši tad, kad es biju tik ļoti fiziski uzkarsus, ka tas bija, vienīgā labā doma ielikt jūrā. Un es to arī izdarīju. Un tas bija mans savienojums, mana rezonance ar jūru. Un es iemīlējos jūrā, es atkal nokļuvu šajā dabiskajā transā. Un es sapratu, ka jūra ir tā vieta, kur es to varu dabūt vienmēr. Un to es arī daru. Jūra ir mana dzīves mīlestība, kur es atkal un atkal varu iet šajā dabiskajā transā. Un nevis tāpēc, ka es kaut kā tā kā fiziski to šobrīd gribu izbaudīt, kaut gan sākotnēji tas tā bija, jo es tad arī nezināju, kas ir dabiskais trans. Bet tagad jau, kad es to saprotu un zinu, kas tas ir pa stāvokli un kāpēc, es tajā varu ieiet tieši tad, lai saņemtu to pareizo atbildi, ko man dzīvē darīt, piemēram, ja? Kur man tālāk soli likt. Vai kā man atrisināt kaut kādu tādu un tādu grūtību, jebkādu grūtību. Tā var būt veselības grūtība, tā var būt finanšu grūtība, dzīves vietas grūtība, attiecību grūtība ar partneriem, ar bērniem, ar kaimiņiem, ar jebkāds jautājums, kas jums iekšēji tā kā iet pa apli un jūs nevarat no viņa atbrīvoties, un tāpat laikā jūs arī nevarat viņu atrisināt, jūs nonākat šajā dabiskā transa vilnī, un jūs to atbildi varat tur saņemt. Vēl tikai jāsaka tā, ka redziet, par cik tā ir tāda savienošanās ar, es teikšu to vārdu, to kvantu lauku, visu iespēju lauku jūs savienojaties. Un no turienes izskaitļojās tā atbilde priekš jums, tieši priekš manis. Viņi ir unikāli, un viņi tieši tam vienam jautājumam, jūs to atbildi pēc tam vairs nevarat lietot. Un tas ir tā kā QR koda biļete, ka jūs iet vienā izrādē, jūs vairs citā nevarat iet, un jūs arī tajā pašā nevarat iet citu reizi. Tas ir tāds vienreiz lietojamais variants, ja? Tā kā tieši šo jautājumu šeit un tagad, tieši jums pareizā atbilde. Un tāpēc dažkārt tās atbildes ir diezgan dīvainas, to es esmu jau pārbaudījusi. Un dažkārt, un sākumā šķiet, kas tā par atbildi man? Ja? Piemēram, man ir bijušas tādas atbildes, ka, liekas, vispār tam nav saistība ar manu jautājumu. Jo mēs esam pieraduši uzdot jautājumu, piemēram, pa veselības tēmu, piemēram, kas tur var būt kaut kāds tāds variants, pieņemsim tur, sāk muskuļi sāpēt stilbiem, jā, kājām muskuļi sāk sāpēt. Un es tā kā īsti nezinu, ko ar to visu darīt. Viena lieta, protams, iet pie ārsta un saņemt pēc vadlīnijām visiem paredzēto atbildi. Varbūt jums palīdzēs, bet varbūt arī nē. Varbūt palīdzēs uz laiku, varbūt noņems kaut kādu to simptomu, bet tas neiedos risinājumu. Bet ja es šajā brīdī ieeju šajā iedzimtā transa stāvoklī ar šo jautājumu, un es saņemu atbildi,
Un tā atbilde, piemēram, ir aizbrauc sakop dzimtes kapus. Nu, kāds sakars liekas, ja? Ka es taču uzdevu jautājumu ļoti konkrēti par savām muskuļu sāpēm. Man pasaka, aizbrauc, tev ienāk šī atbilde, tu viņu saproti, kad viņi ienāk, tu viņu saproti, ka tā ir atbilde uz to jautājumu. Nu, tur savādāk tas nenotiek. Un tad tev vienkārši tas ir jāizdara. Un kaut kādā mistiskā kārtā šie jautājumi un atbildes atrisinās un dzīve iet tālāk. Atbildes var būt visneticamākās. Pārkrāso sienas istabā. Vai piezvani tam un tam, tur aprunājies. Jo varbūt tā atbilde ienāks ar to cilvēku. Vai, nezinu, pārdod mašīnu uz pusgadu vai gadu. Iegādājies riteni. Vai paņem mājdzīvnieku. Vai, nezinu, viss dažkārt šķiet neloģiskākās atbildes, bet tās ir atbildes uz konkrēto jautājumu konkrētajā brīdī. Un tad, kad to iemācās lietot, tas ir fantastisks rīks, kā var dzīvot šajā dzīves vilnī un tā kā savu dzīvi radīt šeit un tagad šajā sinerģijā ar visu iespēju lauku. Jā, vēl kā to var piedzīvot, kā es esmu to piedzīvojis, jo tagad, kad es to saprotu, es vienkārši tinot atpakaļ savu dzīvi, es apzinos, kuras ir bijušas tās situācijas, kas man šajā transa stāvoklī ir ievedušas. Tieši tāpat kā šī daba, tieši tāpat arī ir māksla. Atceros, 2009. gadā es diezgan spontāni arī aizbraucu uz Pēterburgu. Un, kā jau parasti aizbraucot uz Pēterburgu, obligātā programmā ir Ermitāža. Un mums tur iedod brīvo laiku, un es staigāju pa Ermitāžas. Ermitāžā nebija pirmo reizi, es jau tur biju bijusi, bet šoreiz atkal. Un tā es klīstu pa šo skaisto muzeju, un vienā brīdī es nonāku rezonansē ar vienu Ticiāna gleznu. Un es tur nostāvu pie tās gleznas ārpus laiks, nezinu cik ilgi, bet vienkārši es esmu tajā gleznā iekšā. Un tad, kad es attopos un tā kā pieslēdzos atpakaļ savai apzinātai esībai tur, es saprotu, kad es stāvu un raudu, man bišķi tasars, un es vienkārši esmu tur iekšā, un manī notiek kaut kāds, tieši tā, kaut kāds izkušanas, sakušanas process. Un redziet, tas var notikt dažādi, tas var būt ļoti pacilājoši, tā kā tā enerģija nes tevi uz augšu, tā laimīgā, eiforiskā sajūta, un tās var būt arī asaras. Tā var būt tāda lejupējošā enerģija, kas kaut ko attīra. Jā, un tad kaut kas ar mani notika. Un tas bija tik dziļš pārdzīvojums, ka es to vienkārši nevaru aizmirst. Tas ir tāds tā kā nospiedums. Un tad tas var notikt arī lasot kādu grāmatu. Ja mēs nonākam rezonansē ar šo te grāmatu, ka tu esi iekš tās grāmatas, un tā grāmata ir iekš tevis. Tu ļauj viņai sevi ienākt, un tu ej tajā līdzpārdzīvojumā, kas tur viss norisinās. Un arī tur notiek transformējoši procesi, un tu iznāc ārā ar skaidru atbildi, kas tev ir jādara kaut kādā tavā dzīves jautājumā. Tas var notikt ar mūziku. Visbiežāk gan ar dzīvajā variantā, dzīvajā mūzikā, kad mēs klausamies kādus dzīvos skaņdarbus. Un visbiežāk tā ir klasika, jo tā laikmetīgā mūzika, tas ir bišķiņ pa citiem
pa citiem ritmiem, pa citām frekvencēm, bet, klasiskā mūzika, jā, dzīvā. Arī var ieiet šajā eiforiskajā sajūtā, šajā transiņā, un arī piedzīvot šo pārkausēšanos. Tieši tāpat, jā, iebraucot kādā pilsētā skaistā. Tagad es saprotu, tad gadu atpakaļ es to vēl nesapratu, bet tagad es to saprotu, ka tas bija dabiskais trans, kas ar mani notika, kad es iebraucu Antverpenē pagājušo gadu vasarā. Kad es iebraucu Antverpenes stacijā, man burtiski bija šī sajūta, kad es tā paliku ar atvērtu muti, nonākot šajā Antverpenes skaistajā stacijā, fantastiskajā. Un es nonācu uzreiz rezonansē ar šo pilsētu. Un visu šo ceļojumu laiku, tas bija 5 vai 6 dienas, vairs neatceros, bet es biju visu laiku šajā transā. Jā. Un es atbraucu mājās, es atceros, un man likās, ka vispār Rīga manī pazūd. Ka es neietilpstu vairs Rīgā, bet kad Rīga ir manī kaut kur pazudusi, un es esmu tik liela un tik plaša, un manī notiek kaut kāda milzīga procesi. Bet tad es vēl īsti nesapratu. Es vienkārši ļāvos šiem procesiem. Tur vēl paralēli gāja arī ēterisko eļu, tāda rezonanse ar ēteriskajām eļļām, un tas man ieveda. Patiesībā tas arī bija tas pagrieziena punkts, kad es sapratu, kas ar mani notiek, kad es beidzot nonācu līdz šai saprašanai, ka tas ir dabiskais trans, un ka manās rokās ir beidzot instruments, kas man ļauj ik pa laikam ieiet šajā te brīnumu telpā, brīnumu istabiņā, brīnumu kambarītī, sabūt ar to, ieiet tajā transiņā un iznākt ārā ar atbildēm, kas tev turpmāk ir jādara. Bet pagaidām mums notiek šis moments, ka mēs ieejam brīnumu istabā, mums ir atļauts tur paņemt to, ko mums vajag, bet mēs iznākam tukšā, tāpēc, ka mēs nezinām, kas ar mums ir noticis, mēs to enerģiju esam izmantojuši ķermeniskām baudām, respektīvi notrallinājuši, ja tās varētu teikt. Mēs esam notrallinājuši un atgriezušies atpakaļ tur, kur esam, un varbūt pat ar tādu sāpīti vai smeldzīti, ka cik bija labi, atkal mirkli skaisti tu esi, bet kur tu atkal esi aizgājis, aizplūdis un izgaisis. Bet ja mēs paņemam no tās brīnuma istabas to, mums tādā brīdī tik ļoti vajadzīgo zelta gabaliņu, mēs zinām, kā to pielietot, mūsu dzīve kļūst daudz bagātāka, daudz krāšņāka, un tā izjūta, ka tu pats spēj ietekmēt, tu neesi atkarīgs no kāda lēmumiem, no kāda atbildēm, no kāda labvēlības vai nelabvēlības vai vēl kaut kā. Tu esi autonoms, bet arī nevis neatkarīgs, nav pareizais vārds, neatkarība ir tā kā es atraujos no tā kopējā sabiedrības organisma. Mēs esam līdz savienojoši, līdzatkarīgi, arī tāds nesmuks vārds, viņam šobrīd ir cita nozīme jau, bet mēs esam saistīti viens ar otru, bet vienlaikus arī autonomi. Un tā ir brīnišķīga sajūta, ka tu tā vari dzīvot, ka tu vari radīt savu dzīvi, un nevis no egoistiskas pozīcijas, bet no dvēseles pozīcijas. Tu vari savu dvēseli iekšā sevī audzēt, un tad, kad dvēsele tev ir tik plaši un tik komfortabli sajutusies, un tik droši sajutusies, ka viņi patiešām šeit var nākt un izpausties uz visiem 200%, tad tā ir ārkārtīgi skaista un viegla sajūta.
Ja tev šis norizonē arī, ja tev patīk tas, ko es pastāstīju, ja tu saproti, kad ar tevīm arī tā ir noticis, un es ticu, ka ir, tāpēc, ka es neesmu nekāds izņēmums, es neesmu nekāds brīnums, es esmu tikpat parasts cilvēks kā visi citi, tikai ar to atšķirību, ka šobrīd es to saprotu. Un ja tev arī tas patīk, un ja tu gribi to piedzīvot apzinātāk, un ja tu gribi saprast, kā var tajā nokļūt, tad mēs to varam darīt kopā. Jā, jo kāpēc es to stāstu, kāpēc es ar to dalos, tāpēc, kad es gribu, lai cilvēki to zina, es gribu ar tādiem cilvēkiem komunicēt, es gribu ar tādiem cilvēkiem sadarboties, es gribu, lai sabiedrība kļūst viedāka un gudrāka, lai neļaujās muļķīgiem sevis mānīšanas visādiem trikiem, visādām manipulācijām. Nu, tas nav interesanti, bet kad tu kļūsti par savas dzīves saimnieku un tu spēji ar cilvēkiem tādējādi sadarboties un kopā kaut ko radīt un katrs savā interesē, bet kaut ko kopā, tad tā ir jau cita dzīves kvalitāte. Un tas, vai tā tava dzīves kvalitāte pat tiešām ir mainījusies vai tikai drusciņi uz mirkli atvieglojas kaut kādus nelāgus simptomus, ir nosakāms pēc 3 pazīmēm. Ja šīs 3 pazīmes tevī nav iestājušās, tad nav notikusi lielā pārmaiņa ar tevi. Tad vienkārši kaut kas ir noticis, bet nav noticis fundamentāli tavas apzināšanās, pacelšanās augstākā līmenī, ka tu lietas redzi daudz plašāk un daudz kopsakarīgāk. Un šie 3 kritēriji ir, tu vairs nespēji darīt savādāk, tu vairs nespēji rīkoties kā līdz šim. Nu, pavisam vienkārši, ja tev kādreiz likās, ja tev kaut kas pietrūks, tu vari nozagt, tad tu tā vairs nevari darīt. Vienkārši tā vairs nevari darīt. Tu saproti, ka tā nebūs. Tātad viens, ja tu vairs tā tu nespēji rīkoties kā līdz šim, tev vairs nav pretenziju, ne pret vecākiem, ne pret tiem cilvēkiem, kas tevi nodarījuši pāri. Jo īstenībā tu tagad saproti, ka tev nav neviens nodarījis pāri, viņš vienkārši ir bijis partneris tavā procesā, lai pārkausētos, lai kļūtu kaut kāds cits. Tātad ir jāatzīst tas, ka nav slikto, nav nekādu ienaidnieku, nav nekādu varmāku, nav nekādu tevi cilvēku, kas grib kaut ko tev sliktu nodarīt, nav tādu. Ir jāatzīst tas, tev nav pretenziju. Ne pret vecākiem, ne pret kādiem tur bijušajiem un tā tālāk. Un trešais, kas ir pavisam svarīgi, tas patiesībā ir tas lielākais iegūms. Ka tev ir milzīga atvieglojuma sajūta un tevī ir atkal jauna enerģija. Jo tas transiņš ir tas, kas tevi ienes tajā vilnī, kur ir atkal jauna enerģija, lai tu atkal vari darīt brīnišķīgas lietas savā dzīvē. Nu, lūk, pastāstīju, padalījos, un lai tev labi nodar, un ja kas, ja rodās vēlme ar šiem stāstiem dalīties, vai vēl kaut kādā veidā to piedzīvot, jo, protams, tas nav vienkārši, jo ir klupšanas akmeņi. Mums tātad pirmkārt ir jāatzīst tas, ko mēs līdz šim mēdzām nosodīt un visādi nomelnot un tā. Un otrs, mums ir jāatlaiž kontrole. Mūsu egoistiskajai daļai ir jāprot atlaist kontroles rokturi. Jo kamēr mēs esam šajā kontrolē, tikmēr, diemžēl, mēs šo vilni iekšā sevī dabūt nevaram. Lai jums labi klājās, lai jums palīdz šis stāsts izskatīt savu dzīves notikumu rindu,
ievesties atkal atcerēties šos mirkļus, kad bijāt foršajā dabiskajā transiņā, un ja esat gatavi to piedzīvot apzināti un ar to strādāt un izmantot kā savu dzīves instrumentu, tad ziņojiet, dalīsimies pieredzēs.